Jēzus atraida 3 jaunekļus. Mācīto vīru nokaunināšana Nāceretes sinagogā. 5 Jēzus mācekļiem vēl piebiedrojās 4 jaunekļi, kas bija radniecīgi svētajai ģimenei. Kā liekas, viens no tiem bija atraitnes dēls un viens no Betlēmes. Tas bija kaut kur atradis, ka viņš esot Rutes pēctecis, kura bija Booza sieva Betlēmē. Jēzus viņus pieņēma par saviem mācekļiem. Nāceretē bija vairākas turīgas ģimenes, kurās bija 3 izglītoti dēli. Jēzus jaunības dienu biedri. Viņu vecāki, kuri jau bija dzirdējuši Jēzus mācības un kuriem bija daudz stāstīts par viņa apbrīnojamo gudrību, tagad nolēma dot dēliem iespēju iepazīt Jēzus zināšanas. Par atlīdzību, ko pieprasītu Jēzus, viņi gribēja sūtīt dēlus ceļojumā kopā ar Jēzu, lai tie varētu pie viņa izglītoties. Viņi domāja, ka Jēzus par naudu uzņemsies mācīt viņu dēlus. Ar to nodomu viņi sūtīja jaunekļus uz sinagogu, kur ar viņu un farizeju ziņu bija ataicināti visi Nāceretes mācītie vīri. Tā viņi gribēja pārbaudīt Jēzus zināšanas. Starp tiem bija viens lietpratējs likuma lietās, bet otrs garš plecīgs vīrs ar garu bārdu, apjozies ar platu jostu, bija ārsts. Uz svārku piedurknēm viņam bija kādas zīmes. Redzēju, kā Jēzus, iedams skolā, svētīja šeit sapulcējušos bērnus, starp kuriem daži bija spitālīgi. Pēc svētības tie tūlīt kļuva veseli. Mācības laikā Jēzu bieži traucēja farizeji un šie mācītie vīri, bet Jēzus ar savām atbildēm tos izsita no sliedēm, un viņi ātri apklusa. Likumu zinātājam Jēzus ļoti skaidri izskaidroja Mūzes likumu. Starp citu, paskaidroja, ka laulības šķiršana nekad un nekur nav pieļaujama. Ja vīrs nespēja sadzīvot ar savu sievu, tad viņš var to atstāt, bet laulība paliek spēkā, un ar citu laulāties nedrīkst. Šāda Jēzus mācība par laulību ebrejiem pavisam nepatika. Ārsts jautāja Jēzum, vai viņš zina, kas ir cilvēks sausas dabas un kas ir mitras dabas. Zem kādas zvaigznes tāds ir dzimis, kad kādam slimniekam ir jādod zāles un kādas ir cilvēka miesas īpašības. Jēzus uz visiem ārsta jautājumiem atbildēja apbrīnojami gudri. Paskaidroja dažu klātesošo ķermeņa uzbūvi, atklāja to vājības un ieteica līdzekļus pret tām. Ar savu atbildi Jēzus ļoti pārsteidza ārstu. Jēzus runāja par garu, kas iedarbojas uz miesu. Runāja par slimībām, kuras ārstējamas gan ar zālēm, gan ar lūgšanām un labošanos. Viss bija teikts tik gudri un saprotami, ka ārsts atzina sevi par uzvarētāju un atzinās, ka par tādām zināšanām viņam pašam nebija nekāda priekšstata. Liekas, ka viņš gribēja palikt vienmēr kopā ar Jēzu, jo sevišķi tāpēc,
ka Jēzus tik sīki attēloja cilvēka miesas uzbūvi, visus locekļus, muskuļus, dzīslas, nervus un iekšējos orgānus, izskaidroja to visu nozīmi un savstarpējo sakarību. Tādas zināšanas viņu galīgi pazemoja. Kādam astrologam Jēzus paskaidroja zvaigžņu kustību, stāstīja par to ietekmi, runāja par komētām un debesu zīmēm. Ar kādu citu viņš runāja par celtniecību, atkal ar citu par tirdzniecību, rūpniecību un sakariem ar citām tautām. Te Jēzus asi uzstājās pret metodēm un jaunievedumiem, pret dažādām izpriecām un burvju mākslinieku izrādēm, kas ieplūda šeit no Atēnām. Kā Nācaretē, tā arī citās vietās tie jaunievedumi bija plaši izplatījušies. Jēzus teica, ka šie jaunievedumi ir sliktas izpriecas un nepiedodamas tāpēc, ka tās neviens neuzskata par grēku un par to nenožēlo. Visi bija pārsteigti par Jēzus gudrību un pat lūdza, lai viņš paliek pie viņiem uz visiem laikiem. Solīja viņam dzīvokli un solīja apgādāt ar visu, kas viņam būs vajadzīgs. Jautāja viņam arī par to, kāpēc viņš ar māti ir pārcēlies dzīvot uz Kafarnaumu. Jēzus atteicās no viņu priekšlikuma, jo viņš teica, to viņam neļauj viņa sūtniecība. Tāpat Jēzus paskaidroja, ka ir pārcēlies uz Kafarnaumu, lai atrastos novada vidū. Tas viss viņiem bija nesaprotams, un viņi dusmojās uz Jēzu, ka viņš negrib palikt pie viņiem. Viņi brīnījās, ka Jēzus atraida tik labus noteikumus, bet Jēzus paskaidrojumu par viņa sūtniecību uzskatīja par augstprātības izpausmi. Tādā noskaņojumā visi vakarā atstāja sinagogu. Tad 3 agrāk minētie jaunekļi, kuri bija apmēram 20 gadus veci, lūdza Jēzu viņus uzklausīt. Jēzus lika tiem pagaidīt, kamēr atnāks viņa mācekļi, jo gribot, lai viņu saruna notiek liecinieku klātbūtnē. Kad ieradās mācekļi, jaunekļi izklāstīja Jēzum pazemīgo savu vecāku lūgumu, teikdami, ka vecāki par visu samaksās, bet viņi paši būs Jēzum paklausīgi, uzticīgi un izpalīdzīgi. Jēzus ļoti noskuma, ka bija spiests jaunekļiem atteikt, kā viņu pašu, tā arī savu mācekļu dēļ. Sākumā arī par to, ka viņa paskaidrojumu jaunekļi vēl nespēja saprast. Jēzus viņiem teica, kas ziedo naudu, lai par to kaut ko iegūtu, tas sev meklē laicīgus labumus, bet kas grib iet manu ceļu, tam jāatsakās no visiem zemes labumiem, no vecākiem un no draugiem. Mani mācekļi atteicās no ģimenes pavardiem un no sievām. Tādi noteikumi ļoti nomāca jaunekļu prātus. Tomēr viņi iedrošinājās pieminēt esēniešus, kuri lielākoties bija precēti. Uz to Jēzus paskaidroja, ka savā likumā esēnieši rīkojas pareizi, taču viņš grib papildināt un pilnveidot visu to,
ko viņi tikai sagatavoja. Tad ieteicis viņiem padomāt, Jēzus aizsūtīja jaunekļus mājās. Dzirdot šos vārdus, Jēzus mācekļi nobijās. Viņi domāja, ka nespēs pildīt tik smagus noteikumus. Taču Jēzus, atgriezdamies kopā ar viņiem uz Eliuda mājām, izkliedēja viņa bāžas, teikdams, ka nav nekāda iemesla baidīties, jo viņa ceļš nav nemaz tik smags, kā viņiem liekas, un viņi var sekot Jēzum. Tā viņi nonāca pie Eliuda mājām. Domāju, ka Jēzus nepaliks Eliuda mājās, jo nāceretieši jau tā dusmojās uz Jēzu, ka viņš negribēja palikt pie viņiem. Viņi gan augstu vērtēja viņa spējas un gudrību, bet uzskatīja, ka viņš, kā galdnieka dēls, ir pārāk iedomīgs. Redzēju arī, ka tie 3 jaunekļi atgriezās pie saviem vecākiem, un kā tie dusmojās uz Jēzu par to, ka viņš negribēja tos pieņemt. Tā pamazām Nācaretē pieauga ienaids pret Jēzu. Tie 3 jaunekļi nākošajā dienā atkal ieradās pie Jēzus un lūdza, lai viņus pieņem par mācekļiem, apsolīdami viņam pilnīgu bezierunu paklausību. Jēzus tomēr atkal viņiem atteica un bēdājās par to, ka viņi negrib saprast atteikšanās iemeslu. Kad tie aizgāja, Jēzus paskaidroja saviem mācekļiem, ka jaunekļi gribēja pievienoties viņam laicīgu labumu, bet ne mīlestības dēļ. Bet viņa mācekļiem viņa dēļ ir jāatsakās no visa, un tikai tad saņems atalgojumu. Tad vēl ilgi un skaisti runāja par kristības nozīmi. Beigās viņš lika tiem pa ceļam iegriezties Kafarnaumā un paziņot viņa mātei, ka arī viņš drīzumā ies pieņemt kristību. Reizē arī uzdeva viņiem parunāt ar mācekļiem Jāni, Pēteri un Andreju par Jāni Kristītāju un paziņot Jānim Kristītājam par viņa ierašanos.